Valsts prezidents Raimonds Vējonis ir gandarīts, ka samazinoties atkritumu daudzumam vidē, ir iespēja uzmanību vairāk pievērst labiekārtošanas darbiem. Vējonis šodien piedalījās vides sakopšanā dabas parkā Ogres Zilie kalni. Tur kopā ar bērniem izgatavoti putnu būrīši, kas arī piestiprināti pie kokiem, bet pie ezera koki stādīti. Tā kā mūsu valstī tuvojās dzimšanas diena, 2018. gadā mēs svinēsim 100 gadus mūsu valstī. Un tas, manuprāt, ir ļoti tāds labs mērķis, uz kuru tiecoties mēs varam būt daudz čaklāki, daudz mērķtiecīgāki, nospraust jaunus mērķus, ko mēs gribam sasniegt. Ne tikai sakopjot Latviju, bet savā ģimenē, savā darba vietā, savā uzņēmumā un valstī kopumā. Jo tas parasti, kad mums ir kāds mērķis, tas mobilizē mūs visus darbam, bieži vien kopīgam darbam. Un tāpēc, manuprāt, 2018. gadā mēs Latviju sagaidīsim vēl tīrāku, vēl zaļāku un kopējo vidi, kurā mēs dzīvojam, daudz sakārtotāku, sakoptāku. Valsts prezidents ir arī Lielās talkas patrons. Vēlāk pēcpusdienā mikroblogošanas vietnē Twitter valsts prezidents Vējonis pateicās visiem par dalību Lielajā talkā, norādot, ka kopīgiem spēkiem zeme tiek padarīta zaļāka un tīrāka.